Likums tev palīdzēs izveidot laimīgas attiecības ilgtermiņā līdz pat mūža galam, tāpēc viens no noteikumiem, kas ir jādara, nav svarīgi, cik tev ir gadu, tur 18 gadi vai tur 60 plus, absolūti nav nekādas nozīmes vecumam. Nav nozīmes arī, kur tu dzīvo, galvaspilsētā vai mazpilsētā, kāda ir tava izglītība, profesija, tam absolūti nav nekādas nozīmes. Un zelta likums skan šādi. Interesējies par vīrieti, taču neesi no viņa atkarīga. Jo vajadzības sajūta, tāda kā nepieciešamības sajūta, kad tu centies iegūt viņa interesi, baidoties vīrieti pazaudēt, ir tāda kā neveiksmes pozīcijā. Un meiteni, kurā atrodas tādā vajadzības pozīcijā, viņā pirmkārt neiemīlas, nevēlas ar viņu nopietnas attiecības, bet ar prieku vīrietis viņu var sākt izmantot. Kāpēc gan ne? Ja vīrietis uzreiz uztver šo vajadzības nepieciešamības stāvokli, un sieviete vienkārši kļūst viņam kā suns, kuram var pasaukt pie manis un ātri iestāsies uzreiz pēc pirmā silpiena. Ko darīt šajā vietā un lietā, lai būtu tu vēlama? Pirmām kārtām izrādi patiesu interesi par savu vīrieti. Veic viņam komplimentus, patiesus un īstus no sirds. Vari veikt viņam pārsteigumus, ja redzi, ka viņš rūpējas un dāvina tev dāvanas, piemēram, organizē kino biļetes, apmaksātās, pati nopērts popkornu dzērienus, ja viņš jau pāris reizes ir aizvedis tevi uz labām vakariņām un restorānu. Jo tev ir svarīgi saprast to, ka nevajag skriet pakaļ vīrietim, bet tu vari vienkāršā veidā izrādīt patiesu interesi par vīrieti, bet nevis būt atkarīga no vīrieša. Jo vīrietis zemapziņas līmenī to nolasīs, un, diemžēl, tu tad būsi tādā neveiksmes pozīcijā. Tāpēc regulāri ir jābūt tādā kā uzvarētāja pozīcijā, tur, kur tu esi vēlama, mīlēta un vajadzīga. Un ja tavās attiecībās nav sapratnes, tev attiecībās iet līkločiem augšā lejā, tad noteikti noskaties bezmaksas webināru Laimīgas attiecības, kurš ir pieejams manā mājaslapā, un mājaslapu tu atradīsi profila augšgalā. Noskaties webināru un piesakies pie manis uz bezmaksas konsultāciju. Un sekos jau arī nākamie zelta likumi.